ir laikam domāšanas veids un dzīvesveids. Tas, kā es jūtu pasauli, tas, kā es elpoju, dzīvoju, par dziedu dejojot. Kaut kā tā ir kaut kāda arī ticība un pārliecība. Laikam Mihails Berišņikovs teica, ka bīstieties Dievus, kuri nedejo. Bet deja jau nav tikai prieks. Deja varbūt, ka galvenā funkcija ir tā, kas dod dzīves daudzinājumu, dzīves slavinājumu, caur kustību un deju. Bet deja ir ļoti daudz funkciju, tieši emocionāla funkcija. Es dzīvoju kārtīgos laukos. Līdz 6 gadiem man nebija elektrības, nebija televizora, bija atskaņotājs tāds, kur ar roku var uzgriezt. Un man 10 gadu vecāka māsa, viņa teica, ka bija 2 gadi, bet varbūt, ka kaut kā apšaubām, kad viņa man iemācīja valsi dejot. Tad, kad notika talkas, tur siena vai mēsli vai kartupeļu talka, tad, protams, viss dziedāja un bija arī priekšnesumi no manas puses. Kas droši vien daudziem bērniem ir bērnībā, ja? Bet, jā, no manas puses tie bija tiešām kustīgie priekšnesumi. Protams, ka es vienmēr esmu domājis par to, ka es gribu savā mūžā dejot no tāda sava apzinīgā, vecuma, bet es nekad nebiju domājis, ka es mācīšu kādam dejot. Nekad. Nu, īstenībā jāsaka tā, tie, kas ir uzdrīkstējušies, nāk dejot tieši saslimuši dejo. Tā pozitīvi saslimuši šito lietu, jā. Ļoti dažādi cilvēki nāk, ļoti dažādi profesiju pārstāvji, bet mūsu viena lieta mums ir ķermenis, ar ko mēs strādājam. Tas ir mūsu instruments un tā ir tā bauda, un caur to ir arī dvēseles lidojums. Skolā strādāju vairāk kā 10 gadi. It kā sāku laikmatīgo deju, bet, protams, ka mēs paņēmām arī tā, lai būtu priekšstats. Tur nāca tektonika modē, un tad tur vajadzēja bišķi bērnu tektoniku, un tad tur hip-hop mazliet, un breiku, un tā, visu kaut ko vajadzēja arī starp laikmatīgo ielikt.
Un es zinu, ka kā skolām tur ir jābrauc kaut kādām skolu valdes organizētiem pasākumiem, tā konkursiem, ja. Mēs aizbraucam, tie dejas stili ir miksēt, un mūs, var sakot, nevērtē. Kā tas var būt, ka dejas, kas notiek šobrīd, ja? Šobrīd visu miksē, un tas ir ļoti interesanti, jo mēs pasauli ļoti daudzveidīga, un tur jau ir tas krāšņums, kad mēs varam izcelt to daudzveidību. Manā dzīvē ir iztrūcis tās aktīvās dejošanas laiks, kad esmu aktīva uz skatuves kā dejotāja. Tas man ir pietrūcis noteikti, bet tagad es gūstu baudu arī no horeogrāfēšanas. Man varbūt, ka jau ir pienācis tas vecums, ka man tas ļoti interesē. Jā, protams. Es arī, teiksim, kustību kā tādu, es ļoti šobrīd izbaudu vienatnē. Man ļoti patīk kustēties brīvā dabā un vienai pašai. Un es agrāk nevaru iedomāties, ka tas būtu iespējams. Vides dēļas festivāls radās arī no tādas nepieciešamības. Pirmkārt, taisīt dēļas izrādes, kurām nav telpas, kur rādīt. Otrkārt, dabūt skatītāju uz dēļas izrādē. Ir diezgan sarežģīti, jo kamēr cilvēks nav pagaršojis, kas tas ir, viņš negrib pirkt kaķi maisā. Un tad, protams, tad ir nākamais solis, ka jāiet tā kā pie cilvēkiem, nevis jāaicina viņu uz teātriem vai koncertu zālēm vai kaut kādām, bet jāiet pie cilvēkiem tuvāk. Un turklāt ļoti raisina arī radoši domāt tieši kaut kāda vide. Tā vide tā kā ir tāds kā ierosinātājs, ko gribētos tai videi uztaisīt. Tas arī viens no tādiem interesantiem aspektiem, kāpēc ir vērts organizēt vidas dejas. Pieredze ar dažām izrādēm, pēc kurām esam palikuši skatītājiem un runājušies, un ļoti dažādi skatās dažādās vecumos. Un, teiksim, ja, piemēram, 30-40 gadnieks, viņam šķiet, ka tas bērns neko nesaprata, ko tad viņš tur, tad īstenībā, pat tad, ja ir izrāde domāt pieaugušajiem, tas bērns tajā kustībā, viņš vēl nav iegājis tādās kastīšu domāšanā, un viņš tur visu kaut ko izfantazējis un redzējis un atļāvies saskatīt, kas varbūt pieaugušajam jau bloks kaut kāds ir iestājies. Tāpat laikā ļoti interesanti, man liekas, cilvēks 75 gados, mums tagad bija izrāde nesen Lidmažos, viņš izstāsta tādas brīnišķīgas lietas, ko viņš tajā izrādē redzējis, ka viņš tiek, nav vecuma ierobežojuma. Dejas izrādēm nav vecuma ierobežojuma. Sen izsapņots mans sapnis, ka to es gribētu darīt, bet viņš vienkārši atnāca. Mums bija kaut kāda tāda darbiņa. Īstenībā man visās izrādēs es pēc tam piefiksēju, ka es visās esmu izmantojis šīs ēnas. Īpaši tā, ka viņam, tajā brīdī man tur spēlēsies ēnas, un tur būs tāda nozīme. Tas tā starp citu. Tad bija tāda sajūta, ka tad jāpaņem viena izrāde un jāizpēta visādās veidos. Ko mēs varam ar ķermeni. Ļoti interesanti, tīpaši pēdējā, ko mēs taisījām projektā, deja ēna improvizācija, ka mēs meklējam absolūti, ko var tieši ķermenis uztaisīt, kā puķi, kā koku var,
kā visādus objektus, krūzi un katliņu. Interesanti tas, ka dažiem šis aicinājums atklājas ne jau uzreiz. Tas, ka bērnībā daudzas meitenes grib dejot, tas ir tā kā jau ierasts, ka mēs tā redzam to, ja? Bet ir jau cilvēki, kam aicinājums atnāk arī ar 30. Un tas ir ļoti interesanti atradumi, kad, es kā Piņķos strādāju, kad atnāca viena sieviete, teica, man ir tagad 2 bērni, paaugušies, un tagad es varu veltīt laiku tam, kam es gribu. Es esmu atdevis, un tas ir tik skaisti, ja? Tas ir tik skaisti, kad ir šī atļaušanās. Man liekas, ka tai laikmatīgā deja tas ir tas skaistākais, kad nav tā, ka tev pēc 25 tu vairs nevari dejot, ja? Tu vari dejot arī 70 gados un vairāk. Tā kā es ļoti ceru, ka es arī dejošu līdz kapu malai.